Sveiki! Atsāksim ceļojumu pēc ilgākas pauzes. Šodien plāns ir dabūt beidzot koperi. Un sākt mainot un smeltot un visu šo brīnišķīgo daļu no Vintage Story. Okay. Tagad atceros. Kāds laiciņš tomēr bijis, man liekas, nedēļa kaut kur. So jau. Let's go. Tā. Laikam jāsāk sākumā ar fermu, jo mums vēl ir dažas lietas, kas jāizcepina. Kā arī, man liekas, es neredzēju vēl nekur gluži koperi mums pieejamu. Tā kā tas arī bišķi būs vēl jāeksploro, jāmeklē. Jā, liksim pamatus mūsu fermām. Es parasti viņas būvēju palielinu vienādi. Jā. Ar šeit tik daudz paēdām pietiks, pēc tam būs vēl viena tāda pati jāstais, bet no, tas ir diezgan tālu nākotnē. Tā, mums vajag... Jā, un ūdens nodrošina, ka lielā... kur visiem augiem kur augšā ir moisture. Un arī kāds ir... ķīmiskais sastāvs, tā teikt, cik daudz palicis. Tāpēc ļoti svarīgs ir saucamais crop rotation, kur maina sēklas regulāri. Kas būtu? Jā. Ok, ļoti daudz vēl vietas palika, laikam kaut kas būs jāpieliek klāt. Paskatīsimies, kas mums vēl bija. Sīpols pareizi. Jā, un tur jāskatās tātad, kur P ir, ja fosfors ir attiecīgais. Atkal spelt, es nezinu, kas tā pa sēklu, bet jā. Man liekas, te kaut kādi mieži, kas, I don't know. Jā, Google būs. Tiem vajag slāpekli, N, un atkal flax. Līdiem vajag kāliju. Tā ir pārsnipi un, redīs un sīpoli ir vienāda elementi. Pārējie visi ir katrs savs. Kopā ir 4 tieši, tā kā jā. Un kur var jāsako ļoti līdz moisture. Viņš diezgan ātri sāk kristies. Tāpēc jā, mums tas būs jāpieskata. Vajag sētu. Jā, mums vajag cirst kokus tad. Tas ir tā... Oh, what the f... Normāli nobijos. Get out of my property. Laikam tev vajadzēs bišķi labāk nolikt. Ar žikšķilā manā mājā. Tā, mums jānocērt. Jo es nebiju nekur, laikam, atstājis koku. Ne. Ir gan. Mums ir koks. Jā, un man ir arī instalēts mods, kas ļauj pārvērst malku ar stikiem. Cik mums vajadzēs daudz stikus, tas ir ļoti noderīgi šeit. Jā. Tā mums vajadzēs kaut kāds 2 vārtus, un te pārējais būs kā bija. Pēkšņi aizmirsu. Jā, otrādāk. Bum. Un... Es ceru, ka pietiks. Tas diezgan daudz. Tā, un gaisma gan šeit nav super vajadzīga. Jā, varam redzēt, kur 97% jau moisture. Un palielini jāskot, galvenais tur, kur ir, protams, augi. Tur, kur nav, tas nav īpaši svarīgi. Tā, cool. Tas man viss dara. Palika pāri pat bišķi, varēsim lodziņas kaut kādus uztaisīt pagaidu versiju. Tā, man jāiziet medībās, man liekas. Stirnas nedabūšu viņas pārāk ātras. Viņas tikai damaģošu. Tā ir mazā cociņa. Labi, sorry, mazā cociņa. Tas daudīgs personīgs. Ok, varbūt neskatīties šo daļu vienkārši. Es ceru, ka viņam būs gaļa. Ok, tad nebija bez jēgā. Ok. Skrienu. Pats man nav nekā apēst vispār. Nebija sagatavojies, ejai. Tā nost. Un laikam ir
ar sūgaļu. Tas galīgi nekam nedara, nu labi. Protams, arī visu malku pārvērtu. Labi. Čīs, dabūsim. Pameklēsim tikmēr kādu cūciņu. Cūciņu. Come on, boy. Oi. Nu. Nopietni, tagad tu Mada flipa. Es tev uztaisīju tos šķēpus par šķēpiem. Es tikai uztaisīju galviņas, fuck. Kā čalo? Nopietni! Come on. Okay. Yes. Tiktu līdz šienai. Es redzu odziņas. Nice. Odziņas we do eat. Ņem. Man arī vajag pie vienā. Okay. Dabūt malku. Tā. Šie visi koki tāpat tās man traucēs. Diezgan laba pozīcija, kur uzbūvējām bāzi blakus kokiem daudz. Blakus mālam. Arī diezgan daudz kūdras ir. Tagad nākamā problēma, kas man vienīgā būs, ir tas, ka šeit, cik es vēl neesmu redzējis nevienu gabaliņu no kopera. Tā būs ok, varam lāpus, ko te šeit pavidām nolikt. Sēklas man šobrīd jāstāda pa taisnā. Tā, un re, kur jau moisture pa šo laiku ir 94% tikai jau. Tikai viņš diezgan ātri krītās, es teiktu. Tā. Es neieliku neko iekšā, wow. Super. Jā, un tā, ja kaut kas parasti vienmēr jābūt vienādā skaitā, bet re, kur viņš pateiks priekšā, ka nav atrasta recepte. Kas nozīmē, ka man ir jāpamaina. Paliksim varbūt šādi. Jā. Tā, šādi mēs varam uztaisīt. Paliks divas gaļas, vēl šī... No raw bushmeat, tātad medium gaļas. Neko nevar, diemžēl, uztaisīt. Cik es zinu. Tā. Un galvenais, lai bļodiņas. Un vēl viena lieta, ko mēs varam darīt ar bļodiņām, ko es tagad izdarīšu, ir uztaisīt eļļas lampiņu. Jā, un ar šo lampiņu viņi nevar ūdenī izdzēst tā kā lāpas, tāpēc ar viņu staigāšu apkārt. Bet tā lāpas ir labāks apgaismojumam, jo šim light level ir 11. Un lāpām 14, tāpēc labāk ir lāpas izlikt visu kaut kur. Viņas daudzreiz stiprāk. Bet jā, vienmēr tāpēc jāuztais vairākas bļodiņas, tīpaši sākumam. Nice. Bet, kopumā arī nav nemaz tik slikti. Tā, mēs tūlīt jau būsim gatavi. Press. Tā, baigi vairāk man nevajadzēs šos te šobrīd. Un tā. Bum. Šiem parasti vajag 4, bet lieliem vajag 8. Viss ir lit. Jā, šeit arī var būt kopers, tāpēc turpinam meklēt. Viņš parasti ir labs veids, kā uzzināt, kur var atrast koperi. Ir pēc akmeņas veida, piemēram, shale, kur tur bija granīts un limestones. Tad mēs ierakstām copper ore, man liekas bija. Native copper. Jā, un re, kur var, viņš palielam ir visos tipos. Jā, re,
kur andesites, chalks, ok, jā, tātad kopers var būt jebkurā. Man liekas, šits ir basals, varbūt shale nemaz nav, ir shale. Tā kā jā, te būtu tādi orange punktiņi. Jā, tādā gadījumā man būs jāsvāc bišķi smiltis, lai viņus varētu izsijāt. Un no sijāšanas var dabūt random iespēju tieši koperim. Tā ir sistēma, lai pēc sistēma, ja galīgi nepaveicis ar spawniem. Nu. Tā te vēl viss kurinās. Te varētu būt vajadzība 89%, jā, vajag atjaunot. Tā. Diezgan labi īstenībā. Es domāju, es taisīšu vēl līniju šādi. Diezgan labi pildās īstenībā. Kas šeit pārsnipī. Tā, aplaistīsim mazliet. Bišķi paaugstu arī ir zemē. Uz terraformings normāls jātaisa. Tā, kā šādi. Nopietni. Tā, un tad mēs varam būvēt jau šādi. Tā, tad te varētu būt durvis uz āru, uz mežu. Tāds vidus ceļš.